Stērbelis jau sūdzējās, un šalle, un cepuru bumbuļi, ka vējš viņus ķerstot, vējam nesot kauna. Vējam vienalga, kas modē, vējš esot neizglītots nejēga. Būšu atkal iekritis. Kas tas varētu būt? Vējš, šis vārds arī ir nosaukumā multfilmas. Nē, nepateikšu. Kļūdīšos. Suns, funs un vējš. Jā. 78. gads. Jā. Kā ir ar to modi? Redz, ka vējam vispār nerūp, kas ir modē. Tu esi tāds cilvēks, kurš sako līdzi modas tendencēm. Kino? Vai kino noteikti jā. Modei kā tādai mazliet tādā ziņā, jo tā komunikācija visu laiku notiek gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, un līdz ar to tev jājūtas komfortabli ar to, kāds tu esi, kā tu izskaties, jo savā ziņā tu arī pārstāvi valsti. Bet tā, lai es skrietu pakaļ modei, vai ar frizūru, vai ar kādām drēbēm, noteikti nē. Visos tajos festivālos un balvu pasniegšanas ceremonijās tur ļoti tomēr viens otru vērtē, vai ne? Zinām, etiķete ir. Nav tā, ka vērtē pēc tā, kas tev ir apģērbts. Ja? Protams, ir tādas kompānijas, kuram tas ir iespēja, teiksim, vairāk atļauties nekā mēs varam atļauties, bet viņiem ir svarīgi kaut kādā veidā rīkot pieņemšanas, vai tas ir krastā, vai tas ir uz jahtas, vai taisīt tādas konferences. Tas ir, tā ir tāda biznesa sastāvdaļa. Tā moda ir tāda, kas ir, varētu teikt, ne moda, bet tā ir tāda, tā saturs tai visai formai, tas saturs tai tiem pasākumu saturs, lai to filmu pamanītu. Tā kā līdz ar to visādas akcijas, gan es zinu, ka pagājuši gadu, piemēram, Kannās brauca pat Krievu vienu producentu ar tanku pa Krosetu, kas ir īstenībā ārprāts, bet viņam atļauj izbraukt cauri. Es nezinu, cik viņi samaksāja, bet vai tā ir mode. Viņi jau tā agresīva pasaulē, bet viņi vienalga parāda to. Tā kā tas visādi notiek. Uzmanību pievērs. Jā, ir, teiksim, islandieši vai somi. Viņi uzģērb, teiksim, prezentējot savu projektu, savu kādu cepurīti ar lielu skaistu un uzkrītošu sarkanā krāsā. Un tad viņi, jo atraktīvam ir jābūt, bet tā nav moda. Tas ir vairāk tāds kā kaut kā trends vai arī lai pievērst savu uzmanību vai sev, vairāk pat projektu, nevis sev. Un kas diktē kino modas tendences? Es domāju, Kannu filmu festivāls. Tas ir tas, kas ir lielajā kino, tas, kas ir Annecy, tas ir animācijas kino, tas, kas ir, es tā domāju, šie divi festivāli.